Tā, esmu kūtī, un te var būtībā labi redzēt, ko nozīmē pareiza gaisa plūsmas organizācija. Jo, kur šitie te visi mazās tās kastītes, viņi kaut ko viņi te stumi un grozās. Bet skatāmies uz govīm. Guļvietās visas praktiski stāv kājās tur pie logiem, kur ir vairāk gaisa nāk pa logu iekšā, tur ir apgūlušās. Vidu, kas te ir 1, 2 apgūlušās. Šajā pusē skatāmies, te piemēram saule vēl spīd iekšā uz viņām. Skatāmies guļ. Tās, kas te ēda, labi tas tā, bet viss, kas ir guļvietās, lielākā daļa ir apgūlušās. Un viņas arī tur pie logiem, ja. Viņas ir apgūlušās, viņām ir labi. Viņas mierīgi gremo, komfortabli atpūšās, ka aiziesim tālāk, pastīsimies. Šeit arī praktiski viss, kas ir guļvietās, viņas ir apgūlušās, viņām nav karsti, nav jāstāv, jādzesējās. Un lai nebūtu tā, ka tas ir dēļ kaut kādām tām kūtas pusēm, jā, aiziesim tālāk, kur ir maziņie, atkal šitie visi ventilātori. Šeit viņas kur kaut kas ir apgūlies, bet šitās man neizstās super komfortabls. Jā, augšā ir ļoti laba gaisa plūsma, tur baigi pūš, bet galvenais jau ir vajadzīgs guļvietās. Guļvietās vajag to svaigo gaisu.